Labdien! Jūsu uzmanībai piedāvājam darba tirgus situācijas apskatu valstī 2025. gada jūnijā. 2025. gada jūnija beigās Nodarbinātības valsts aģentūrā bija bezdarba statusā reģistrēti 43 414 klienti, kas ir 5% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita darbspējas vecumā. 2025. gada 30. jūnijā bija 12 863 Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētās aktuālās brīvās darba vietas, no kurām 47% bija vidējās kvalifikācijas profesijās, 33% zemes kvalifikāciju profesijās, bet 20% augstas kvalifikāciju profesijās. Bet, ja skatāmies bezdarbnieku statusā reģistrēto klientu skaita sadalījumā pa profesiju pamatgrupām, tad redzam, ka pēc pēdējās nodarbošanās 41% bija nodarbināti vidējas kvalifikāciju profesijā, 28% augstas un 19% zemes kvalifikāciju profesijās. Savukārt dalījumā pēc norādītā vēlamā darba redzam, ka 38% vēlas strādāt vidējās kvalifikāciju profesijās, 30% augstas un 28% zemes kvalifikāciju profesijās. Apskatot katru profesijas pamatgrupu detalizētāk, redzam. Nacionālo bruņoto spēku profesijās iepriekš bija nodarbināti 45 bezdarbnieku statusā reģistrēti klienti, bet 50 klienti to norādīja kā vēlamo profesiju. Skatoties 30. jūnijā aktuālo darba vietu skaitu, tad redzam, ka tiek meklēti 100 kareivju matrožu jūras spēkos, bet no bezdarbnieku statusā reģistrētiem klientiem tikai 3 bija norādījuši, ka vēlētos strādāt tieši šajā profesijā. Pirmās pamatgrupas profesijās, kas ir vadītāji, iepriekš bija nodarbināti 1904 bezdarbnieku statusā reģistrēti klienti, bet 1769 klienti to norādīja kā vēlamo profesiju. Skatoties 30. jūnijā aktuālo darba vietu skaitu šīs pamatgrupas profesijās, tad redzam, ka tiek piedāvātas 138 brīvas darba vietas. Kā redzam attēlā, bezdarbnieku statusā reģistrēto klientu skaits pārsniedz piedāvāto brīvo darba vietu skaitu tādās profesijās kā būvdarbu vadītājs, galvenais grāmatvedis un skolu direktori. Vecāko speciālistu pamatgrupas profesijās iepriekš bija nodarbināti 4450 bezdarbnieku statusā reģistrēti klienti, bet 5441 klients to norādīja kā vēlamo profesiju. Skatoties 30. jūnijā aktuālo darba vietu skaitu šīs pamatgrupas profesijās, tad redzam, ka tika piedāvāta 1651 darba vieta. Skatoties brīvo darba vietu top 5 pārpalikumu iztrūkumu šīs pamatgrupas profesijās, redzam, ka bezdarbnieku statusā reģistrēto klientu pārpalikums veidojās, kas ir ar vēlmi strādāt pirmsskolas izglītības skolotāja profesijā, savukārt pārējās top profesijās pieprasījums un piedāvājums ir līdzvērtīgs, izņemot profesijā izglītības metodiķis un vispārējās pamatizglītības skolotājs, kur veidojās liels brīvo darba vietu pārpalikums attiecībā pret bezdarbnieku statusā reģistrētiem klientiem. Speciālistu pamatgrupas profesijās iepriekš bija nodarbināti 4053 bezdarbnieku statusā reģistrēti klienti, bet 5593 klienti to norādīja kā vēlamo profesiju. Skatoties 30. jūnijā aktuālo darba vietu skaitu šīs pamatgrupas profesijās, redzam, ka darba devēji meklējuši 746 šīs pamatgrupas profesiju pārstāvis, kas liecina par to, ka ir liela konkurence uz vienu vietu. Ja skatāmies šīs pamatgrupas top 5 profesiju pieprasījuma atbilstību ar piedāvājumu, tad redzam, ka bezdarbnieku statusā reģistrēto klientu pārpalikums veidojās, kas ir ar vēlmi strādāt pārdošanas speciālistu profesijā, savukārt brīvo darba vietu pārpalikums bija inspektora profesijā, jo bezdarbnieku statusā reģistrēto klientu vidū nebija neviens, kurš būtu norādījis šo profesiju kā vēlamo, kurā vēlas strādāt. Ceturtās pamatgrupas profesijās iepriekš bija nodarbināti 2497 bezdarbnieku statusā reģistrēti klienti, bet 2696 klienti to norādīja kā vēlamo profesiju.
Savukārt 30. jūnijā bija aktuālas 359 darba vietas šīs pamatgrupas profesijās. Kā redzam attēlā, pieprasītajās top 5 profesijās veidojas liels brīvo darba vietu iztrūkums attiecībā pret bezdarbnieku statusā reģistrētajiem klientiem. Te gan jāatzīmē, ka daudzām profesijām ir arī būtiskas reģionālās atšķirības, tas ir, piedāvāto darba vietu skaits nesakrīt ar pieejamo darba spēku attiecīgajā teritorijā. Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieku pamatgrupas profesijās iepriekš bija nodarbināti 5573 bezdarbnieku statusā reģistrēti klienti, bet 6226 klienti to norādīja kā vēlamo profesiju. Savukārt 30. jūnijā bija 1267 brīvas darba vietas šīs pamatgrupas profesijās. Kā redzam attēlā, pieprasītajās top 5 profesijās veidojas liels brīvo darba vietu iztrūkums attiecībā pret bezdarbnieku statusā reģistrētiem klientiem. Profesijās mazumtirdzniecības veikalu pārdevējs, pavārs un aprūpētājs, bet profesijās veikalu kasieris un ieslodzījuma vietu vecākais inspektors bija brīvo darba vietu pārpalikums. Sestās pamatgrupas profesijās, kas ietver lauksaimniecību, mežsaimniecību un zivsaimniecību, iepriekš bija nodarbināti 434 bezdarbnieku statusā reģistrēti klienti, bet 525 klienti to norādīja kā vēlamo profesiju. Savukārt 30. jūnijā bija aktuālas 88 brīvas darba vietas šīs pamatgrupas profesijās. Kā redzam attēlā, pieprasītajās top 5 profesijās veidojas liels brīvo darba vietu iztrūkums attiecībā pret bezdarbnieku statusā reģistrētiem klientiem profesijās laukstrādnieks, mežstrādnieks un dārznieks, bet profesijās mehanizētās slaukšanas operators un putukopis bija brīvo darba vietu pārpalikums. Kvalificētu strādnieku un amatnieku pamatgrupas profesijās iepriekš bija nodarbināti 4016 bezdarbnieku statusā reģistrēti klienti, vai 4177 klienti to norādīja kā vēlamo profesiju. Savukārt 30. jūnijā bija aktuālas 2359 brīvas darba vietas šīs pamatgrupas profesijās. Kā redzam attēlā, visās pieprasītajās top 5 profesijās veidojas liels brīvo darba vietu pārpalikums attiecībā pret bezdarbnieku statusā reģistrētajiem klientiem, kuri minēto profesiju norādījuši kā vēlamo darbu, izņemot profesijā elektriķis, kur bezdarbnieku statusā reģistrēto klientu skaits pārsniedz piedāvāto brīvo darba vietu skaitu šajā profesijā. Astotās pamatgrupas profesijās iepriekš bija nodarbināti 2688 bezdarbnieku statusā reģistrēti klienti, bet 2976 klienti to norādīja kā vēlamo profesiju. Savukārt 30. jūnijā bija aktuāls 1926 darba vietas šīs pamatgrupas profesijās. Kā redzam attēlā, pieprasītajās top 5 profesijās veidojas liels brīvo darba vietu pārpalikums attiecībā pret bezdarbnieku statusā reģistrētajiem klientiem, izņemot profesijā autobusu vadītājs, kur bezdarbnieku statusā reģistrēto klientu skaits pārsniedz piedāvāto brīvo darba vietu skaitu šajā profesijā, kuri minēto profesiju norādījuši kā vēlamo darbu. Vienkāršo profesiju pamatgrupas profesijās iepriekš bija nodarbināti 7044 bezdarbnieku statusā reģistrēti klienti, bet 12091 klients to norādīja kā vēlamo profesiju. Savukārt 30. jūnijā bija aktuāls 4229 brīvas darba vietas šīs pamatgrupas profesijās. Kā redzam attēlā, pieprasītajās top 5 profesijās veidojas liels brīvo darba vietu iztrūkums attiecībā pret bezdarbnieku statusā reģistrētiem klientiem profesijās apkopējs, palīgstrādnieks un ceha strādnieks, bet profesijās būvstrādnieks un kūdras ieguves palīgstrādnieks bija brīvo darba vietu pārpalikums. Paldies par uzmanību!